viņiem vēl vaļā tā dzīvā tā telpa, viņi visu to piedzīvo reāli. Un arī grāmatas, kad es nekad neesmu grāmatas lasījis vienkārši kā burtus, jo grāmatas, es domāju, ka ļoti daudz tā lasu. Vagad, tur runā par radīšanas kaut kādu, radīšanas enerģiju, ka viņi... Es runāju par to, kā tu pieredzi, kā tu redzi, kā tu spēj ieiet iekšā tajā, cits var nosaukt to fantāziju, kā tu spēj ieraudzīt. Tu principā tu radi, jā. Tas sanāk, ka tu pieaudz, tu aizmirsti, kā radīt, kā fantazēt. Jā. Ne fantazēt, bet radīt. Radīt, jā. Jo skaties, jebkura lieta, teiksim, vienalga, ko mēs dzīvē kaut ko gribam izdarīt, sasniegt, ja mums ir no sākuma viņi jāstādās priekšā, mēs radam tēlu. Un nākamais lieta, lai šo tēlu iedzīvinātu, ir vajadzīga ticība. Nu jā, cilvēks, ka pieaug, viņš vispār par šito, man liekas, nedomā, vai viņš netic, ka viņš ir kaut kas. Man gribētos bišķiņ tā, kā savilkt dzīpraņus kopā no mūsu pašu šovakar teiktā. Jā, mums šovakar būtu jau jābeidz. Nē, vēl es negribu beigt runāt, man kļuva siltāk, uguns iedegās spēcīgāk. Mēs runājam par garīgumu, par dievišķā meklējumu, par bērna prieku, par vieglumu. Jā. Par radīšanu. Nu, tādi būtu daudz vairāki no tādiem spēcīgākiem atslēgas vārdiem. Mēs kā bērni daudz esam kaut ko jutuši, redzējuši, uzskatījuši pasauli savādāk, jutuši to savādāku. Bērna tajā prasmē arī tajā piemērā, ko tu saki, smilšu, kas te ferma un visi cilvēki, ko tu redzi. Tur visticamāk bija unikāls vieglums, kurā tu uz to laiku radītu to savu spēļu, rotaļu pasauli, bet viennozīmīgi sticamāk man gribētos teikt, ka tu izdzīvot tā kā reāli dzīvi, tā kā reāli tu tur būtu vai nezinu, darbā vai uzraugs esi. Jā, tāds bija. Tad lūk ir viens no tiem bonusiem saucamajiem mūsu mazajā bērnišķajā priekā, vieglumā uz dzīvi, kuru mēs varētu kā pieaugušie ienes savu ikdienā. Ja mums izdotos meditācija kaut kādā citā veidā, iedoties savu iekšējā bērnu un burtiski kaut kādā mērā varētu teikt palūgt viņam padomu, mazais mans bērns, kā tu tur tik viegli toreiz to mazo sapņu tur radīji. Un varbūt es to tikpat viegli savā lielajā pieaugušā cilvēka dzīvē varētu tikpat viegli radīt. Bet skatīties kā mazs bērniņš ar vieglumu, ar ticību, bet jau vienlaikus pielietot klāt manu pieaugušā vīrieša cilvēka pieredzi. Pieredzi un galvā arī prāti, jo redzēja, ka prāts ir pieaugušā prāts ir visur, kur kaut kam izgājis cauri, viņš ir vīlies, viņš ir kaut kur tur kaut ko piedzīvojis, neveiks, vēl kaut kas, tā ticība visu laiku tā kā, viņš tev rukus, ja? Bet tāpēc ir svarīgs šis garīgums, jo ja tu tikai dzīvo prātā un egocentrismā, ja? Tad tev pamazām tevi saprasē, kamēr tu tad paliek šie nopietni ģīmi, ja? Un tad tu nopietniem ģīmiem sataisi trakākos mēslus, ja? Bet tad, kad tu to prātu, jo es arī esmu mēģinājis to prātu, es negribu teikt pārliecināt, bet parādīt viņam caur savu dvēseli, kad tas, kas ir bijusi, tā ir pieredze, uz ko balstīties. Un, ja prāts iekļaujās šajā radīšanas procesā ar tīru ticību, to bērnu ticību, ja, tad notiek interesanti saplūsma dvēseles enerģija, un tad prāts sāk kļūt vietas. Viņam sāk pazust bailes. Bailes pazust no neveiksmes, bailes no tā, ka tu var kļūdīties, ja. Jo mums skolā arī ir iedzīts iekšā, kad pa kļūdām tu dabū, ko dabū? Sliktu atzīmi, vismaz divnieku. Tas bija mūsu laikā. Vai arī, kad aiziet mājās. Un tāpēc tam mājās dabū vēl... Gatavojies. Jā. Bet tagad, bet tieši šo visu pārtransformēt, šo pieredzi, ja? Un atjaunot šo saikni, prātam atjaunot, ego atjaunot un prāta saikni ar dvēseli. Man ļoti patīk, kā tu teici, parādīt prātam. Jā. Jo tas, laikam, savā ziņā ir viens no, varbūt ne gluži pirmajiem, bet viens no mazajiem pirmajiem soļiem prātam parādīt, kāpēc es to daru. Tas ir viens, un kāds iespējams prātam no tā varētu būt labums. Jo prāts patiesībā kaut kādā mērā meklē ieinteresētību, jo tas īstenībā ļoti sajiet kopā ar manu sākumu saucamo
Pat cik man ļoti aktīvs, unikāls prāts ir. Paldies tev, mīļais draugs, tu man patīc, es tevi mīlu. Dvēsele burtiski atrada interesi prātam. Tajā visā, kur es devos, ko es redzēju, ko es atcerējos, dažādās sāpēs, kurās devos un tā tālāk. Prāts tajā visā atrada interesi, tika atrasta mēs kopīgi atradām priekš manējā prāta interesi, zināšanas. Un attiecīgi izzināt dvēseli, visums un viss tas ir, nezinu, cik daudz grāmatas, cik daudz bibliotēkas, tas ir milzīgs apjoms informācijas. Un prātam bija interesi izzināt, un tas bija tāds kā viens no sākuma etapiem. Otrs aizgāja, ka prātam patīk tas, ko mēs darām. Prātam sāka patikt tas, kā mēs jūtamies. Prātam sāka patikt, ka mums ir vieglāk. Prāts saprata, ka nav jāstreso. Jā. Nav jācīnās, es varu dzīvot vieglāk, bet vienlaicīgi turpināt darīt, sasniegt, realizēt, bet nepatērēt tik daudz enerģijas un spēka. Jā, jo, zin kā, ir tā, ka ļoti, es neteikšu, ka daudz, bet ir, garīgās prakses, kuras saka, ka ir jāizslēdz prāts, jāpusina prāts un tālāk. Es šim īsti nepiekrītu, jo ir brīvās gribas likums visām mūsu cilvēkam, ķermenim, ego, prātam, visiem ir brīvā griba. Tieši tā, ja tu lauž prātu, tad prāts lauž tevi. Mēs nevaram lauzt prātu, ja? Mēs varam tikai vienīgi atrast ar prātu labprātīgu sadarbību. Sarunāties, jā. Jā, un es, piemēram, savam prātam teicu tā, es saku, Klau, ja mēs iesim kopā, es no dvēseles pozīcijām, ja? Ja mēs iesim kopā, tu pieredzēsi daudz plašāk šo pasauli, ne tikai kā 5 maņām. Tieši tā. Un to arī tām 5 maņām tu redzēsi jau citas perspektīvas, jau citas dimensijas. Un, protams, ka prātus sāk teikt, es jau visu esmu redzējis, ko tu te man es jau te visu pazīstu. Goņiš. Un zin, kā interesanti ir tā, ka pārsvarā cilvēki, teiksim, tā patiesi garīgumu sāk meklēt, kaut kādā brieduma periodā. Ja? Jo, teiksim, tas jaunības agrīnais periods, kad tu izzini pasauli, tu tur kaut ko tur malies, ņemies, izprovē, un tagad tev pienāk kaut kāds briedums, tu sāc meklēt garīgumu. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka prāts jau plus mīnus jau ir tā kā apzinājis jau. Es esmu visu ieraudzījis. Jā, tehniski vajag kaut ko jaunu. Jā, un viņš tagad, kas tev vēl tagad, ko tad dzīvē tagad tālāk? Vēl kaut kāds streiķis jādzīvo jau, un ko mēs tālāk darīsim? Jā. Un tad, ja prāts labprātīgi sāk sadarboties ar dvēseli, tad prātam pavarās, wow, vēl tāds lauks, vēl šitāds lauks, vēl to ieraudzīt, un prātam sāk likt interesanti. Bet kaut kādā mērā tomēr sanāk arī prāts mūs tā kā pabīda uz to garīgumu. Jā, jo viņam garlaicīgi paliek. Garlaicīgi ir viens, un kaut kā gribētos teikt, prāts zina, ka ir dvēsele, tomēr. Protams. Bet pagaid, te jau tāda putra sanāk. Vairāk tikai jautājums ir, vai jo prāts kaut kādā mērā, un gribētos teikt, sāk meklēt sadarbību ar cilvēku, ar dvēseli, ar personu, ego, kaut kad iespējams. Jā, bet šitais sanāk kā Reinis jau ir prāts, pieņemsim, jā, tu esi prāts, kurš runā par prātu, vai tu esi tā kā personība, kuru runā par prātu, kur tā putra ir. Tas bija kolosāls vingrinājums, kas mums labu putru. Viņš uztaisīja putru un pareizi, bet šī putra mums bija ceļojumā, mūsu garīgajā ceļojumā, vai ne? Es atceros, mums arī bija līdzīgas sarunas. Kas tu tagad saka? Bet patiesībā jau ir stāsts par to, ka tad, kad tu esi jau iepazinies ar savu dvēseles sajūtu, tad ir iespēja pārslēgties šajā dvēseles apziņā un pārslēgties prāta apziņā. Un tas ir tas kolosālākais. Un tad, teiksim, tu vari paskatīties arī uz jebkuru notikumu, uz jebkuru situāciju, var paskatīties no 2 perspektīvām. Viena ir tā prāta perspektīva, ja teiksim, ego perspektīva, ja teiksim, kā tu raugies uz kaut kādiem procesiem, un otrs ir dvēseles. Es parasti ņemu un salīdzinu. Un prāts aizvien vairāk seko ar saviem spriedumiem, ar lēmumiem, viņš seko jau dvēseles pozīcijai. Jo prāts saprot, ka prātam vēl kas ir tāda interesanta īpašība, kas ar garīgumu arī mainās. Prāts, pieredināts, viņš kontrolē visu, tā kā ikdienā, jā, viņš tur visu kontrolē absolūti, jā, un tā prāts noburst. Varbūt pat ne kontrolē, bet tāds mehānisms, ka man ir jācenšas kontrolēt. Jā, jācenšas kontrolēt, un prāts noburst.
nogurst, un, teiksim, nervu sistēma nogurst, jā, es laiku tā izpriekšu. Un tad kaut kādā brīdī, tad, kad tu ej šo garīgo ceļu, tu nonāc pie tās izpratnes, ka ir vēl kāds spēks, ir šis radītājs, šī dvēsele, kas var nākt palīgā. Un kas ļoti labprāt nāk palīgā. Un tad, kad tu sāc paļauties uz sevi kā uz dvēseli, tad, prātams, sāk palikt vieglāk, un interesantāk, un vieglāk palikt, ja? Un dzīve sāk kļūt tāda harmoniskāka, mierīgāka, ja? Un tas, ko mēs pašā sākumā runājām, kad garīgums ir nevis tur baznīcās vai retrītos vai vēl kaut kur, ja? Bet garīgums ir ikdienā. Tur, kur mēs esam, katru dienu, katru brīdi iekšā, mēs varam visu laiku uz to, katru procesu, kas mums notiek, skatīties caur šīm te prizmām. Ne? Bet kādēļ tad pazaudēja domu, ja? Jā. Es tad divām apmaldījos. Starp divām domām, jā. Jā, domas ar citu arī, jā, teiks, domas nav tavas, jā. Domas kam tad tie pieder? Domas lido apkārt, vienkārši. Lido apkārt? Nē, ir jau sanāk, ka ir arī tā kā tavas dvēseles domas, bet tas ir vairāk tā kā sajūts, un tas sajūts pēc tam prāts tā kā pieņem un tā kā iziet tā informācija sanāk, ne? Dvēselē jau no domas. Nu, es saku sajūta, dvēseles sajūta, kura izriet pēc tam tā kā domā, un vai arī to arī var tā kā ļoti viegli sajaukt ar tādu garīgu prātu, kurš arī šitā ir interesants tēma, prāta garīgums. Ļoti bieži cilvēki iekrīt šajā prāta garīgumā, viņi caur prātu pieiet visām šīm, diezgan mehāniski pieiet visām procesēm, ne? Un viņiem šķiet, ka, teiksim, tur regulāri tur meditējot vai kaut kādus procesus veicot ikdienas, ja, teiksim, tādus garīgos procesus dažādas, tad viņi tajā garīgajā dzīvē, ja? Bet tur ir elementārs salīdzinājums. Kā tu jūties ikdienā? Jo, piemēram, ir baigi forši aiziet, piemēram, uz kaut kādu foršu pasākumu, kur tu esi starp tādiem garīgiem cilvēkiem, pamedzīties, paklausīties mūziku, kad praktizēt cauri. Tas ir ļoti krūta. Tad, kad atnāc mājās, nākamais jautājums. Vai tu tās lietas, ko tu esi iegūst tajā pasākumā, vai tu viņus spēj ikdienā pielietot? Vai tu ikdienā spēj pieņemt to sievu, vai to vīru, vai tos bērnus, ja tādi, kādi viņi ir? Vai tu spēj viņos ieraudzīt to dievišķo? Vai tu spēj saprast, kāpēc viss notiek, kāpēc vispār esat kopā, ja, teiksim? Tas ir tas jā, bet šitās sajūtas, ja, viņas bieži vien tā kā sajaucās ar emocijām. Jo, pieņemsim, ja cilvēks dzīvo tikai emocijas, manās domās emocijas, tas ir tāda automatiskā reakcija, ja? Tāda normāla reakcija uz kaut ko labo, uz kaut ko sliktu. Ja tev ir labs garastāvoklis, tu rēģē labi, ja tev ir slikts garastāvoklis, tu rēģē slikti. Bet pēc sajūtām tas jau ir pavisam savādāks kaut kas, vai ne? Tas jau ir cits. Es varu pateikt par sevi. Pieņemsim, ir kaut kādas situācijas, kas man, piemēram, izraisa man kaut kādas emocijas. Ja? Piemēram, es to daudziem stāstu, arī, teiksim, man patīk braukt ar mašīnu, sevišķi, kad es kaut kur ātri, kaut kur jāsteidzās, ja? Man tur gribas braukt ātri un tālāk. Un mēdz gadīties, ir sevišķi, ka jāsteidzās kaut kur, tad piebrauc klāt priekšā kādu, lēnāku mašīnu, ja? Tur brauc. Kādreiz senāk, es par to dusmojos, varēju uzpīpināt, ja, teiksim. Emocijas. Pirmais izšaujas emocijas, vados pēc emocijām, ja, un es tur uzvāru veselu putru, ja, teiksim, visādas enerģijas. Nē, protams, tas ir vajadzīgs, tas ir mūsējais, bet... Zini, bet tagad es to nedaru vairāk. Es tagad padomāju, teiksim, man tas cilvēks piebrauc kaut kur tāds priekšā, es padomāju pagaidi, kas man notiek? Es pa daudz ātri steidzos. Es atkal esmu prāta kontroli, man tur jābūt tikos precīzi jābūt tur minūtē, ja? Un visbiežāk ir noticis tā, ka tajā brīdī, kad es nomierinos, es pats saku, nejāsēdies, paldies, ka man atgādināji, tas cilvēks nogriežas nost, ja? Un es pat varbūt nokavēju, ja pieņemsim rodās tur kaut kāda sastrēguma, es pat nokavēju kaut kādu tikšanos, pieņemsim, ja? Izrādās tas otrs cilvēks, kuram jātiekās, viņš arī ir nokavējis. Un mēs patiesībā neko neesam nokavējuši, ja? Un tas ir tik daudz, ka es par to vispār neuztraucos. Ja man izbrauc kāds priekšā, es tā, ok,
skaidrs, man vajag bišķiņ piebremzēt, ja? Es atkal esmu pa daudz iegājis tajā cilvēciskajā, tagad es stumšu dzīvi, ja? Jā, bet tomēr tās emocijas un tā sajūtas, ja, kas no dvēseles pieņemsim nāk, tas ir, pilnīgi dažādas lietas, jo, cik es saprotu, tās emocijas, tas jau ir tā kā, ķīmiski savienojams prātā, kas rēģē, jā, bet gan sajūtas, tas ir kaut kas dzīves no dvēseles nāk, un tas ir pavisam savādāk sajūta. Jā, to jāiemācās atšķirt, jā. Bet atkal, tas jau atkal tas, teiksim, garīgums jau ir tieši tāpatās, kā, piemēram, cilvēks grib dabūt muskuļus, viņš iet uz trenažeru zāli un viņš patrenēsies tur vienu dienu, viņam nekāda beigie muskuļi nebūs, viņam tur jāiet vismaz mēnesis, ja, un regulāri jādara visas tās darbības. Tāpatās ar garīgumu. Tas ir ikdienas darbs, tas ir ikdiena, un tad jau tu sāc atšķirt. Kur tev ir cilvēciskās emocijas, ja, kurā vietā un kurā tev ir atnāk tev šīs sajūtas ar dvēseli. Jā, visvairāk man nepatīk, ka es sadzirdēju, ka mīlestība, tas ir ķīmiskais savienojums vienkārši. Ļoti daudz cilvēku tam notic, un es praktiski vienu brīdi gandrīz nocēju, pirms es sāku dziļi iedzināties garīgumā, saprast, kas ir sajūts, kas ir mīlestība, ja, ka tas ir pieņemšana visums. Un tad tu sāc atšķirt tikai tad. Bet bez tā, tu zini, kā tu tāds tā kā, tas ir tās, jā, tu kā vari vienīgi tā noticēt visu kaut kam, kas ir tā kā vairākiem cilvēkiem pieņemts. Tāds interesants. Nē, es domāju, ka tā mīlestība, par kuru runāt, par to bioķīmijas izraisīto mīlestību, tā drīzāk varētu būt tā, tieksme pret otru pretējo dzimumu, tā simpātija, tas ir seksualitāte, tās ir tas ir principā, teiksim, kad cilvēki tikko satiekās, viņiem darbojas pamatā šīs lietas. Šīs emocionālās, bioķīmiskās un tā tālāk, ja? Un pēc tam viņas pāraug jau tajā sajūtu, jau tajā mīlestībā, vai ne? Ja pāraug, vai ne? Es domāju, ka vispār garīgums ir tāda lieta, ko tu nevari pateikt obligāti tam jābūt vai tā. Mēs arī nevaram galu galā izspriest, vai tam cilvēkam, kuram viss ir labi, ka viņam nav garīgums. Viņam ir garīgums. Viņam ir atkal savs, viņam ir savs dvēseles izvēles, viņš atkal dara to savādāk, ja? Viņš visu dzīvē sakārtos, viņam ir harmoniski, viņam ir harmonisks attiecības, ja? Viņam ir harmonisks biznes, viņam visu kolosāli, viņš ir jau savu garīgumu, jau savu dzīvē ielicis iekšā, ne? Ja tev, teiksim, jūt, ka tev iekšā kniešās kaut kādas, nepatīkamas sajūtas, man kaut kas nav labi, man tur nav kaut kas labi ar attiecībām, vēl kaut kas. Tad ir skaidrs, ka kaut kas ir jāmeklē, kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāatrod. Un sliktākais, ko mēs varam darīt, mēs varam sākt vainot visus apkārtējos. Varbūt pagājušajā dzīvē viņš visu dzīvi veltījis garīgumam un bija sasniedz kaut kāds. Jā, tieši tā. Tāpēc šajā dzīvē viņš izvēlēs vienkārši baudīt dzīvi, izbaudīt. Tieši tā, un tāpēc tas ceļš ir absolūti individuāls katram, ja? Kā viņš nonāk līdz tam, kāpēc viņš nonāk, vai vispār nonāk, ja? Jo, es varu pateikt to, ka pateicoties manam ceļam, manām dzīvē ir ienācis miers un harmonija. Un tas ir baigi daudz, baigi kolosāls tieši šajā laikā, tieši šajās brīdīs, kad mēs skatoties, kas notiek visapkārt, ja, teiks, tas ir kolosāli, Jā, tas miers, ko tu pieminīji, tas man arī jau ļoti labi zināms, agrāk nebija tas. Tieši kā tu piemini šajos laikos, un ņemot vērā, kas visapkārt notiek, jā, es redzu to realitāti, ja es apzinos, tas ir tā, tur notiek tas, tur notiek šis. Bet es sevi joprojām redzu, zinu, bet man ir miers. Tu redzi droši vien arī to pašu harmoniju, ja, ka viss notiek harmoniski. Kaut vai tas ir hauss kaut kāds, bet tur ir sava harmonija. Jo hauss arī vai harmonijas aizsācies, vai kaut kā, jā, noslēgums, jo iespējams hauss uzsāk jaunu harmoniju. Un pēc varbūt reizum ir nepieciešams hauss, lai sāktu atzimt harmoniju. Tas ir, Jo mēs jau būtībā visu laiku, vai mēs to apzināmies, vai mēs to neapzināmies, mēs visu laiku ietekmējam realitāti. Gan savu apkārtējo realitāti, gan arī ietekmējam to, kas ir tālāk globāli. Ja? Un ja mūsos ir dzīvo agresija, ja mūsos dzīvo skaudība, ja mūsos dzīvo kaut kādas citas, teiksim, tādas destruktīvas lietas, tad attiecīgi mēs viņas arī piedzīvojam arī apkārtējā pasaulē. Mēs piedzīvojam, jo mums latviešiem ir tas teiciens, ja, kā sauks, atsauksies. Ja? Tas ir
tas ir tieši tas pats, jā. To, ko tu no savas puses, no iekšpuses paudīs ārā, to tu arī saņems pretī. Jā, jau tieši tā arī, kad visam kā tādā, visam ir vieta. Jā. Tā skaitā, protams, ir bailēm, sāpēm, priekam, mīlestībā un visam. Bet katram no tām lietām un daudzām citām ir paredzēta konkrēts daudzums vai tilpa. Līdzīgi kā šī pat mana kafijas. Jā, kur nevar ielikt litru, jā. Ja tā ir 200 ml pieņemsim, tad var tikai tik daudz. Un ja ir peribors saucamies, tad notiek kaut kas salī attīst galdos, bēbas un tā tālāk. Tas pats arī visā mūsu domām, emocijām, ko mēs domājam, un tas viss ir atļauts. Jā, es gribēju vēl pieminēt to, ka mēs braucam ar Gundaru šajiem. Mums bija tāda interesanta saruna par mūsu tā kā jauniem gadiem, kā mēs bijām jaunāki. Jā, jaunāki. Mēs klausījāmies tādas dziesmas no tiem gadiem, no 90. Kaut kādā Eiropa, šitāds visāds. Un es ļoti stipri pastāstīju viņam, ka es ļoti stipri sajūtu to sajūtu, ka mīlestība, ka tā bija tā mīlestība agrāk, un kā es sajūtu viņu tagad. Iespējams, ka iepriekšējā kaut kādas tikšanas, kaut kādas attiecības, kuras nesagāja kopā, es sajūtu, ka viņas ļoti stipri bloķē tagadējo manas sajūtas tagadējās. Jo tā kā parādās kaut kāds bailes atvērties atkal šitam visam, un kaut kā pienāk laiks, kad tu savienojies ar šo dvēseli, ja? Un tu saproti, ka tas viss ir bailes un ka tas viss bija pieredze. Un šobrīd, kad tu vari paplēšanāties, nebaidīties un atvērties pa pilno un sajust tās emocijas, kas tev bija tajā laikā, kuras patiesībā kaut kādu laiku pēc sajūtām, pēc atmiņām bija aiztaisījušies ciet. Tas man ļoti spēcīgi izpratīs. Tu vari vairs nebaidīties. Jā, tu vari vairs nebaidīties. Tu vari uzticēties. Tu vari uzkuršināties. Tieši tā. Un doties. Un, draugi mīļie, teikšu tā, paldies jums par sarunu, vēl katram pēdējiem teikumam. Mūsu tēma atramies ir garīgums. Kas par tas tāds ir? Un šodien mums pietiks. Jā. Un atstāsim kaut kādas tēmas arī nākamajā reizē. Lūdzu, Gundar, ko tu gribētu noslēgumā pateikt skatītājiem? Jā, viens ir tas, ko noteikti es gribu katram teikt. Ja tu gadījumā arī neatceries, ka tu esi daļa no dievišķāda būtnes, tev ir dievišķais, man tas tevi vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Paldies, Igor. Jā, es varētu piebilst pie šitā visa, ka noteikti nevajag pārtraukt meklēšanu, jo patiesībā tā meklēšana, tas ir impulss, tas ir sajūta no katra dvēseles, kas nāk mums ārā. Un pēc tā impulsa iet arī tā meklēšana. Un nepārtraukt ticēt, ka kādā brīdī pienāks tas brīdis, īstais laiks, ka viss notiks, ka būs tikšana, ka būs saruna un ka viss notiks īstajā vietā un laikā. Par šito. Paldies tev. Jā, un es teicu arī, pateikšu, es domāju, ko teikt, jūs tik daudz skaisti pateicāt manas domas, jā. Mēs nolasījām tevi. Ne, jūs nosakāt manas domas, un es tagad dabūju laiku pārpēltēt, ko es teikšu, bet es atradu to, ko es gribu pateikt, un tas ir priekš manis arī svarīgi, un es arī gribu arī tev pateikt to, ka ļoti svarīgi ir iemīlēt pašam sevi, pieņemt pašam sevi un ticēt pašam sevi. Jo bez tā nekas dzīvē nebūs. Un tu patiešām esi cienīgs tam, lai tu pats sevi mīlētu, lai tu pats sevi pieņemtu. Un viss tas, ko tu dari, viss ir labi. Ja kurā gadījumā viss ir pieredze, un viss ir kolosāli, un viss ir svēti. Tā kā tici sev. Un mēs ticam, ka mēs atgriezīsimies pēc kādas nedēļas, 2, 3. Tā kā mums... Droši, kad būs siltāks arī noteikti, jā. Paldies, ka skatījāties un uz redzēšanos līdz citai reizei. Atā! Čau!